kad bērns jau ir piedzimis, viņš sāk fiziski attīstīties. Un mums ir, kā vecākiem, jau jāsāk jau laicīgi sekot līdzi, kā bērns veidojas un attīstās. Kamēr viņš ir maziņš un līdz gadam viņam nekādas sportiskas aktivitātes nav, bet viņš iemācās atpazīt pasauli, sāk vēlties, rāpot, balstīties. Un ja bērns ir normāls, viņam nav nekādu blakus saslimšanu vai tādu, viņam nekādas īpašas vajadzīgas attīstības, piespiedu attīstības vai palīdzības no ārpuses nav nepieciešams. Vienkārši viņš ir jāstimulē, lai viņš kustās, pārvietojās ar jau savām pirmajām kustībām. Ja bērnam ir kaut kādas nopietnas problēmas vai tādas, tad ir jāgriežas pie ārsta un pie speciālistiem, kas to risina. Bet kopš jau bērns jau ir sācis staigāt uz savām kājām, ir stabils, vecums var būt dažāds jau, viņu sāk jau novirzīt uz kaut kādām, varbūt, sporta aktivitātēm. Biežākais vecums jau sākās no kad 1,5–2 gadi, kad sāk viņus ņemt bērndārzā, kur sākas vispār attīstīties kaut kāda vingrinājumi, ko pasniedz sporta instruktors vai sporta speciālists tieši bērndārzā. Ja mēs gribam, lai bērns attīstās ātrāk, straujāk tieši fiziski, mēs esam nolēmuši, kad viņš piedalīsies lielajā sportā. Vienalga kādā, mēs viņu jau varam novirzīt uz dažādiem sporta veidiem. Bērnam būtu jāpiedāvā maziņam vispārējais dažādas sporta veids. Nevajadzētu uzreiz viņu novirzīt tieši specifiski uz vienu. Jo, ja mēs viņus laidīsim vairākos dažādākos sporta veidos, kā tur peldēšana, tur vispār attīstoša vingrošana, speciālā vingrošana, riteņbraukšana, un viņam būs šī dažādība, arī muskultūra un fiziskais ķermenis attīstīsies vispārējāk. Un tādu konkrētāku varbūt sapratni par to, kādā sportā viņš ies, vai tas būs motosports, vai viņš būs skrējējs, vai viņš būs lecējs, vai sporta spēļu spēlētājs, viņam radīsies jau pašam. Nevajadzētu bērnam uzspiest varbūt tādu konkrētu sporta veidu, kā bieži vien ir vecākiem nepiepildīt vēlme, un viņš tieši grib uzspiest kaut ko. Varbūt viņam tas nepatīk. Vajag viņam piedāvāt sākumā, kamēr maziņš viņam vajag piedāvāt. Bērni jau var bija izvirzīti uz kaut kādiem sporta veidiem jau no kaut kāda varbūt 3 gadu vecuma. Arī Latvijā jau no 3 gadu vecuma ņem sporta vingrošanā, baletā, dejošanā, peldēšanā, ja vēl ātrāk peldēšana iet jau varbūt jau no zīdaiņa vecuma, kad jau viņam māca jau nirt, jau zīdainiem esot, viņam lielāka sapratne par niršanu, peldēšanu. Tas varētu būt viens no agrākajiem, ātrākajiem tādiem iespējamiem sporta veidiem. Bērnam būtu jātīst dažādos sporta veidos līdz vismaz pusaudžu gadiem, un to varbūt novirzi, uz kuru sporta veidiem novīdīties, varbūt tikai viņš nevis varbūt, bet būtu ieteicams tajās pusaudžu vecumā, ka tieši specifiski to, kur viņš varbūt pats izvēlēsies, varbūt nevajag viņam uzspiest, vai varbūt viņam lieku reizi paprasīt, kurā sporta veidā tu īsti gribētu startēt, vai tu vispār varbūt gribi startēt, varbūt tu gribi spēlēt violi vai klavieres vai teātrī, varbūt tev tas sports nepatīk, lai mēs nesabojāt bērnam tīri psiholoģiski. Viņš izaugs liels, viņš būs 20 gadu, viņam būs pretreakcija pret saviem varbūt vecākiem par to, kad viņi nav ļāvuši viņam izvēlēties to, ko viņš dzīvē varbūt grib darīt. Mūsu, kā vecāku uzdevums būtu viņam piedāvāt un rast iespēju kaut ko tādu darīt. Dažādos sporta veidos ar tie vecumi varbūt atšķirties. Visi inerces sporta veidi, kā BMX, motocross, visādi freestyle, kur lec ar dēļiem, ar snowboard dēļi, ar slēpēm. Tas ir ļoti pakļauts lielam riskam, bērnam ir kauliņi ļoti vārgi, viņi var viegli lūst, viņi var nobīdīties, viņi var rasties kaut kāds nevajadzīgs traumas. Tur ļoti specifiski un agri jau būtu jāattīst bērnam īpaši muskultūra, lai tas viss turētos kopā un
Par to vajadzētu tā saudzīgi un pakāpeniski, nevis grūst to bērnu uzreiz, lai viņš gaidītu no viņa lielus sasniegumus, sūtīt uz nezinu kādām sacensībām. Ar tiem sporta veidiem būtu jābūt īpaši piesaudzīgiem. Lai līdz tam pusauģa gadam, lai viņš attīstās, lai viņš izauga bez smagām kaulu un audu bojājumiem. Ja teiksim, mums nav varbūt tādas iespējas, naudas iespējas tur sūtīt dārgos sporta veidos, un mēs nezinām, kā to bērnu attīstīt, mēs varam vienkāršos mājas apstākļos, uz paklājiņu, uz bumbas, varbūt nopirkt kādu riteni, kurš varbūt tik dārgi nemaksā. Varam vasarā izmantot vietējos ūdeņus, kur bērns var iet peldēt, protams, vecāku uzraudzībā, un varam viņu paši attīstīt dažādos veidos. Svarīgākiem nosacījumiem, lai bērns būtu vesels un spētu fiziski labi attīstīties un darboties, ir viņa uzturs, ko viņš dienā ēd. Sākotnēji, kamēr bērns ir mazāks, viņam ēdienreizes ir varbūt vairākas, zīdainim viņas ir ļoti biežas un daudz. Ka vien lielāks gads, 2, 3 ēdienreizes atkal samazinās, jo līdzīgi kā pieaugušiem, bet svarīgākais noteikums būtu veselīgs uzturs. Viņš ēstu pilnvērtīgas brokastis, pusdienas un launagu un vakariņas. Jābūt noteiktās stundās, lai ēd. Nedrīkstētu pieļaut bērnam, ka viņš ēd visu laiku, ik pa brīdim, ik pa 5 minūtēm un dažādas ogļhidrātu bagātinātas vielas, kas viņam visu laiku bojā zobus un kairina, izraisa liekas kuņģu skābes, kas savukārt pēc tam attīsta dažādas nevajadzīgas saslimšanas. Nevajadzētu pieļaut bērnam lietot uzturā agresīvus ēdienus, kā Coca-Colas, Fantas, Spraitus, čipšus, daudz konfektes un saldumus. Visam būtu jābūt ar mēru. Būtu jābūt vairāk uzturā dārzeņiem, augļiem, kartupeļiem, rīsiem, griķiem, arī gaļu, lai būtu spēks. Un mērenāk ogļhidrātus, lai nebūtu veselības traucējumi. Ja vecāki ir nolēmuši un arī pats bērns viņam tas interesē un viņš gribētu nodarboties ar motosportu jau maziņš būdams, jau samērā agri, noteikti es ieteiktu pakonsultēties ar ārstiem speciālistiem, kas ir saistīti ar sportu, lai bērni jau laicīgi attīstītu viņam īpaši šo dziļo muskultūru spēcīgāku, kā muguras muskuļus, kakla muskuļus, saitīts ar ceļiem, ap pleciem, lai viņš spētu izturēt šo sporta veidu, lai viņš nesatraumētos un negūtu liekas traumas. Jo tas ir inerts sporta veids, tāpat arī kā citi, kā lekšana ar riteņiem, kā BMX un ar dēļiem un ar slēpēm. Ir vajadzīga sava specifiskā muskultūra, kas palīdzētu to noturēt, kas ir īpaši vajadzīga, lai to veiktu. Lai nodarbotos ar motosportu, nepietiek tikai braukt ar šo motociklu, bet arī nepieciešams veikt ļoti specifisku fizisko sagatavotību, kā šo pašu dziļo muskultūru treniņus, un lai būtu izturība, peldēt, skriet un attīstīt visu fizisko attīstību kopumā.